Labdien visiem! Mani sauc Linda Auzniece. Esmu Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamenta tulkotāja. Tulkošanas ģenerāldirektorātā strādāju kopš 2004. gada un papildus saviem tulkotājas pienākumiem arī esmu guvusi pieredzi ne tikai tulkošanā, bet arī iekšējo tulkojumu rediģēšanā un arī ārštata tulkojuma rediģēšanā un novērtēšanā. Papildus tulkotājas pienākumiem veicu arī dažādus ar ārštata tulkošanu saistītus uzdevumus, palīdzu risināt un koordinēt dažādus ikdienas jautājumus. Savā prezentācijā es šodien aplūkošu dažas no prasmēm, kas vajadzīgas tulkošanas ģenerāldirektorāta ārštata tulkotājam, lai sagatavotu kvalitatīvu un vienlaikus visām valodas prasībām un tehniskajām prasībām atbilstošu tulkojumu. Šīs prasmes es skatīšu saistībā ar mūsu kvalitātes prasībām. Kā jau tika minēts iepriekš, tulkotāja profesija ir viena no vispieprasītākajām profesijām 21. gadsimtā, un to veicina dažādas ārējas norises un pieaugusi tirzniecība un pakalpojumu izvēršanās tiešsaistē. Kā zināms, Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāldirektorāts ir lielākais Eiropas iestāžu tulkošanas dienests, kas Eiropas komisijai tulko dokumentus visās 24 oficiālajās valodās un vajadzības gadījumā arī dažās citās. Tulkošanas ģenerāldirektorāta galvenais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvus tulkojumus. Pašlaik Eiropas Savienības tiesību akti aptver praktiski visas politikas jomas un skar lielāko daļu iedzīvotāju ikdienas dzīves jomu. Tādēļ komisija sagatavo daudzus dokumentu veidus, ne tikai tiesību aktus un tehniskos ziņojumus, bet arī politikas dokumentus, paziņojumus presē, brošūras, rokas grāmatas un tīmekļa vietņu saturu. Komisija tieši sadarbojas ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, dalību valstīm, un mūsu tulkojumi jāatbilst ne tikai daudzvalodības juridiskajām prasībām, bet arī komisijas politiskajiem mērķiem. Tulkotāji gādā par to, lai mērķvaloda, tematika un Eiropas Savienības terminoloģija tiek pareizi lietota. Tulkotājiem jānodrošina konsekvence dažādajās valodu versijās un atbilstība katram teksta veidam noteiktajām kvalitātes prasībām. Tulkošanas ģenerāldirektorāts katru gadu pārtulko aptuveni 2,5 miljonus lapušu, un pieaugot tulkojamo dokumentu apjomiem, pieaug arī valodu departamentu slodze, tāpēc ģenerāldirektorāts regulāri izmanto ārštata tulkotāju pakalpojumus. Ārštata tulkotāji ir kļuvuši par neaizstājamu resursu un pilnvērtīgu partneri, un šobrīd jau apmēram 37% no kopējā dokumenta apjoma pārtulko ārējie partneri. Ārštata tulkošanā sūtām visu veidu dokumentus, izņemot dokumentus ar īsiem termiņiem un konfidenciālus dokumentus. Ārštata tulkošanas pakalpojumu sniegšanas kārtība un tulkojuma kvalitātes prasības ir noteikts ārštata tulkošanas pakalpojumu konkursu nolikumā. Bet kas tad tiek sagaidīts no ārštata tulkotāja un kādas prasmes viņam vajadzīgas, lai varētu izpildīt šīs kvalitātes prasības un sagatavot tām atbilstošu tulkojumu? Daudzi avoti un arī iepriekšējā runātāji minēja un runāja par vairākām vispārējām pamatprasmēm, kas kopumā mūsdienu cilvēkam vajadzīgi 21. gadsimtā. Kritiskā domāšana, uz izaugsmi vērsts domāšanas veids vai komunikācijas prasme un radošums. Palūkojoties tieši uz tulkotāju profesiju un raugoties no mūsu tulkošanas kvalitātes prasību skatu punkta, šeit minēšu dažas galvenās prasmes un zināšanas, kas arī sasauc ar konkursu nolikumā noteiktajām kvalitātes prasībām. Par kvalitatīvu tulkojumu neuzskata tikai tādu, kurā nav kļūdu. Tekstiem jābūt viegli uztveramiem un viegli lasāmiem un saprotamiem. Daudzvalodu likumdošanas procesā visām valodu versijām ir vienāds juridiskais spēks, un tās ir jāizstrādā ievērojot vienotas tradīcijas, tāpēc arī kvalitātes prasības ir ļoti augstas. No ārštata tulkotājiem mēs sagaidām tulkojumus, kas ir pilnībā atbilstoši kvalitātes prasībām, tādi, lai tos uzreiz varētu izmantot un publicēt bez papildu formatēšanas, rediģēšanas, pārlasīšanas vai labošanas. Tas ietver konkrētākas un detalizētākas valodas un tehniskās prasības. Tulkotājiem jānodrošina atbilstība oriģinālam, ka jāpārliecinās, ka tulkojums ir pilnīgs, pabeigts un rediģēts,
Jāpārliecinās, ka ir ievērots valodas normas, gramatika, ortogrāfija, interpunkcija, izteiksme ir skaidra un ir izvēlēts piemērots valodas stils. Parasti tulkotāji tulko savā galvenajā valodā, vai tā ir dzimtā, vai tā līdzvērtīgā valodā. Vairāku valodu prasme nav vienīgā prasme, kas tulkotājiem vajadzīga, bet noteikti tā ir vissvarīgākā. Un īpaši svarīgi tas ir strādājot šādā daudzvalodu vidē un sistēmā. Vajadzīga stipra avotvaloda, iespējams pat tuvu dzimtās valodas līmenim, izkoptas mērķvalodas, mūsu gadījumā latviešu valodas zināšanas un iespējams citu valodu zināšanas. Vairāk valodu zināšanas un pārvaldīšanas prasme palīdz ikdienas darbā, jo darba uzdevumam mēs bieži vien pievienojam atsauces dokumentus vai norādes, kas nevienmēr ir attiecīgajā avotvalodā, taču ir cieši saistīti ar attiecīgo tematu vai paskaidro izmantoto terminoloģiju. Lai gan tulkojumi teksti aizvien biežāk tiek sagatavoti angļu valodā un to apjoms tikai pieaug, ir atsevišķi specifiski dokumentu veidi, kas tiek sagatavoti arī citās avotvalodās. Piemēram, plaša oriģināla valoda klāsts raksturīgs produktu aprakstiem, ko mēs sistemātiski sūtam tulkošanai ārštatā, kā arī tiesiskuma jomas dokumentiem. Labam tulkotājam piemīt arī prasme pareizi rakstīt un veidot tekstu mērķvalodā. Avotvalodas un mērķvalodas gramatikas zināšanas palīdz izprast tekstu un pārtulkot to pareizi. Tāpat arī pieturzīmu lietošana un stila izpratne palīdz pārtulkot ne tikai vārdus, bet paust precīzu domu un skaidru izteiksmi, izvēlēties piemērotu stilu, ņemot vērā konkrētā dokumenta veidu. Jo ārštatā mēs piedāvājam tulkot visdažādākos dokumentus, gan ziņojumus, bukletus, publikācijas, tīmekļa vietu saturu, arī tiesību aktus un to daļas. Tulkošana ir nemitīgs mācīšanās process, un tulkotājiem vajadzīgas nevien kultūrvidas zināšanas, lai precīzi atveidotu idiomas vai faktus atkarībā no konteksta, bet darba gaitā var nākties arī ātri apgūt tematu, par kuru jātulko. Nemitīgi jāmācās, lai neatpaliktu no jaunākajām tehnoloģiskajām un profesionālajām norisēm, jāņem vērā prasības un tendences, un svarīgi ir ieklausīties atsauksmēs un ieteikumos, ko valodas departaments nodod ārštatu tulkotājiem par katru tulkojumu, mācīties no tām un ievērot turpmākajā darbā. Kā minēju, jau iepriekš dokumentu tematiskais klāsts ir ļoti plašs, tulkojam dažādu veidu un kategoriju tekstus. Tulkotājiem, kuri studējuši arī citās specialitātēs un iepriekš strādājuši citās nozarēs, nodara iepriekš gūtās zināšanas un pieredzi. Padziļinātas zināšanas tulkošanā, tematiskās zināšanas vai juridiskās zināšanas ir tulkotāja pievienotā vērtība, un tās palīdz vieglāk orientēties jomas terminoloģijā vai labāk izprast juridiskus tekstus. Ir vieglāk pieņemt pareizos lēmumus par vārdu izvēli, par struktūru veidošanu, par to, kad tulkot literārāk vai brīvāk, un cik liela izpēte ir vajadzīga. Strādājot ar tik dažādu veidu tekstiem, neatņemama tulkošanas procesa sastāvdaļa ir izpēta, dažādu palīglīdzekļu un avotu apzināšana un izmantošana. Ārštatu tulkotāji kopā ar katru pasūtījumu saņem dažādas norādes no autordienesta un no valodas departamenta. Tulkotājiem ir jāizlasa rokas grāmatas, jāpārzina paraugi un jāatceras lietot standarta frāzes. Resursi bieži vien ir izkaisīti, pretrunīgi, grūti piekļūt specializētām datubāzēm vai atrast jomas speciālistus. Piemēram, nozaru literatūra un drukātas specializētās vārznīcas ir uzticams avots, taču var būt novecojis. Turpretī daži nozaru, kā piemēram ķīmijas vai fizikas terminoloģija, tik ātri nemainās. Tulkojot iepriekš tiesību aktos neregulētus terminus, šādām vārnīcām varētu būt dodama priekšroka. Tāpat svarīgi izmantot nozaru speciālistu palīdzību, taču arī šeit jāņem vērā Eiropas Savienības tekstu specifika, terminoloģijas izstrādes vai pārņemšanas iespējas. Speciālistu viedokļi atšķiras. Arī izpratni par to, kas ir termins. Vai tas būs risinājums konkrētā gadījumā, vai tas ir apstiprināts termins vai nozarē ikdienā lietots. Līdztekus tam jādomā par to, kā ievērot konfidencialitāti, profesionālo ētiku un datu aizsardzības prasības. Spēja meklēt un identificēt pareizos avotus, prioritizēt tos ir ļoti svarīgi, lai tulkojums būtu saskaņā ar citiem saistītiem dokumentiem.
būtu ievērots norādes un izpildīts darba uzdevums. Izpētes prasme palīdz tulkotājiem mācīties, pilnveidot valodas zināšanas un rast izpratni par tulkojamo tematu. Tehnoloģijām attīstoties un pakāpeniski pārņemot daļu ikdienas darbu, tulkotāji uzņemas jaunus uzdevumus un attīsta jaunas prasmes. Un mūsdienu tulkotājiem, protams, palīgā nāk dažādi datorizēti palīgrīki. Piemēram, tulkošanas atmiņas, ko mēs sagatavojam no ģenerāldirektorāta centralizētās datubāzes un pievienojam katram tulkojuma pasūtījumam, tāpat dažādi kvalitātes nodrošināšanas rīki palīdz automatizēt tulkošanas procesu un nodrošināt tekstuālu un terminoloģisku konsekvenci gan ar iepriekšējiem tulkojumiem, gan tulkojuma robežās. Tulkošanas ģenerāldirektorāta izstrādātā mašīnu tulkošanas rīka e-translation fails tiek pievienots katram ārštatā tulkošanai nododamajam pasūtījumam. Mašīnu tulkojuma izmantošana nav aizbildinājums sliktai kvalitātei. Lietojot mašīnu tulkojumu, nedrīkst zaudēt modrību, jo mašīnu tulkošanas kvalitāte ir atkarīga no teksta sarežģītības, tulkojuma jomas un oriģināla kvalitātes. Piemēram, jāpārtulko ziņojums, tiesību akts, tiesas nolēmums vai finanšu pārskats vai iedzīvotāju sūdzību vēstuli. Sākot darbu, rodas dažādi jautājumi, vai tā ir daļa no kādas sarakstas, vai tas attiec uz konkrētu jomu, kurā ir sava izstrādāta terminoloģija, kāds ir dokumentu mērķis, vai vajadzīga detalizēta izpēte, vai jāizceļ būtiskākais. Mašīnu tulkošanas rīks nespēja atbildēt uz šiem jautājumiem un ņemt tos vērā. Vienīgi labs tulkotājs, kurš izmanto visus tam pieejamos resursus, gan tehnoloģijas, gan pieredzi un veselo saprātu, spēj panākt vajadzīgo rezultātu. Laiki, kad drukātās vārdnīcas un oficiālā vēstneša eksemplāri bija tulkotāja galvenie darba rīki, ir pagājuši. Šodien tulkotāji ir viena no tiem, kas savā darbā informācijas tehnoloģijas lieto visintensīvāk. Sarežģītas programmas palīdz nodrošināt terminoloģijas konsekvenci, atrast un atkārtot izmantot pareizos tulkojumus no iepriekšējiem tekstiem un palīdz strādāt labāk un viedāk. Pašreizējais ārštata tulkošanas pakalpojumu līgums dod iespēju ārštata tulkotājiem sazināties ar valodas departamentu tieši un noskaidrot savu jautājumu. Tāpat ir iespēja arī paskaidrot savu izvēli, piemēram, terminu vai risinājumu izvēli. Aiz muguras ir tie laiki, kad ar uzticēto uzdevumu jātiek galā vienam pašam. Informācijas tehnoloģija attīstība ir radījusi lielākas iespējas sazināties un sadarboties, un līdz ar to ir mainījies veids, kā izpildīt darbu un sasniegt vajadzīgo rezultātu. Saziņa un sadarbība palīdz veidot ciešāku partnerību starp ārštata tulkotāju un valodas departamentu vai autordienestu, rada lielāku pārredzamību un uzticēšanos, kā arī uzlabo un pātrina darba procesu. Teksti par ļoti dažādiem tematiem bieži vien ir jāpārtulko ārkārtīgi īsos termiņos, un labs tulkojums ir arī laikā iesniegts tulkojums. Kvalitatīvāks, bet par vēlu iesniegts tulkojums var vairs nebūt derīgs, un sasteigts un kavēts tulkojums rada nozīmīgas procedūras problēmas. Tulkošanas process nebeidzas līdz ar tekstu pārnes no vienas valodas otrā. Kvalitatīvs tulkojums ir arī precīzi noformēts, atbilstoši visām tehniskajām prasībām attiecībā uz formatējumu vai grafiku un attēlu pareizu izkārtojumu. Lai spētu ievērot visas tehniskās prasības, ārštata tulkotājiem papildus jau iepriekš minētajām rīku lietotāju prasmēm, gandrīz eksperta līmenī jāpārvalda gan pasūtītāji noteiktie rīki, gan paši izvēlētās tehnoloģijas, un jāspēj tikt galā ar tehniskām grūtībām. Ikdienas darba slodze arvien pieaug. Uzdevumi ir dažādi. Jāņem vērā dažādās prasības un norādes katram uzdevumam. Darba gaitā var pievienoties papildu uzdevumi, piemēram, papildu grafiku tulkošanu un ievietošanu tulkojumā vai jaunu dokumentu versiju, kad pie malas jāliek iesāktais un jāpāriet pie jaunākās versijas tulkošanas. Dažādas politiskās norises arī ietekmē mūsu darba izpildes termiņus. Darba izpildes termiņi dažkārt mēdz būt elastīgi, bet tikpat labi autordienests var saīsināt mūsu iekšējos termiņus, līdz ar to arī ārštata tulkotāja atvēlētais laiks sarūk.
Tulkotāja profesija ir pieprasīta, bet tulkotājiem ir jābūt apņēmīgam, drosmīgam un spējīgam sevi pierādīt. Mums tulkotājiem nemitīgi jāmācās, jāpilnveido esošās prasmes un jāapgūst jaunas līdzās dažādiem izaicinājumiem. Dinamiskajā vidē, kurā mēs strādājam, valodas zināšanas un teksta izpratne apvienojumā ar pieredzi un prasmi iegūt un apstrādāt informāciju, kā arī kultūras zināšanas un specializācija nodrošina kvalitatīvus un mērķorientētus tulkojumus. Un dažādie palīgrīki tikai palīdz to paveikt daudz ātrāk. Noslēgumā vēlos jums piedāvāt tulkošanas ģenerāldirektorāta kolēģi sagatavot īsfilmiņu, kur varam palūkoties uz tulkotāju darbu, tam vajadzīgām prasmēm, kā mēs tulkojot vakar, šodien un rīt. Les institutions de la communauté doivent, virgule, dans le cadre de leurs attributions respectives au pluriel, et dans l'intérêt commun, 2 points. A. Fermez parenthèse. Veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun, virgule, en tenant compte des besoins des pays tiers, point final. Allez, donnez-moi ça, je vais le relire tout de suite. Ce carbone, je m'en suis mis encore plein les doigts. Comme l'a indiqué le président Delors dans son discours devant le Parlement européen, double point, ouvrez guillemets, l'acte unique, c'est l'obligation de réaliser les grands marchés sans frontières. Point final. Ce dictaphone, je me suis encore fait une entorse au pouce. C'est le texte sur le projet de l'Union économique et monétaire. Merci. Tenez, prenez-moi ça. Vous faites ça pour quand? Dans 3 heures. Je dois d'abord faire les relevés de congé pour la DG9. D'accord. Écoutez, je vais prendre un café et ensuite je vais à la poste et à la banque. C'est quand même pratique d'être à chemin. Quelle plaie ce workbench. Pourquoi on m'a pris ton dictaphone? Ça marchait si bien. Le demandeur réclame la traduction. Impossible. J'arrive pas à faire le clean-up à cause de quelques valises qui manquent, je sais pas où. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Dites au chef de reporter le délai. Avec mon dictaphone, ça ne serait pas arrivé. Quel bleu ces studios. Pourquoi on m'a enlevé mon workbench? Ça fonctionnait si bien. Une nouvelle version de 15 pages vient d'arriver. Ils ont avancé le délai de 24 heures. Impossible. J'arrive pas à générer le document Word à cause d'un problème de balise. En plus, j'ai travaillé toute la nuit sur le discours du président. J'ai cette nouvelle version du communiqué de presse à finir avant demain. Je dors quand, moi? Qu'est-ce qu'on fait alors? Écoutez, appelez la HR et vous leur dites que je prends ma retraite tout de suite. Lors de son discours inaugural devant le Parlement européen, le nouveau président de la Commission européenne, M. Benoît Poelvoorde, a déclaré « Non, pas Poelmort, Poelvoorde !» Mais non, pas Poelvoorde, Poelvoorde !» Ah, quelle plaie ce duplex stock. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont repris mon studio? Ça marchait si bien. Bonjour, je me présente Lisa, c'est notre nouvelle stagiaire. Bonjour, je viens de Mexico City. Ah, de Mexico? Vous avez fait vos études au Mexique? Non, c'est Lexico City avec un L. C'est un campus d'ingénierie neurolinguistique computationnelle et qui se trouve dans la Silicon Valley en Californie. Ah bon? Je connais pas. Et vous faites quelle langue? Aucune, je suis informaticienne. Je suis chargée de paramétrer l'ordinateur pour qu'il fournisse des traductions de qualité professionnelle dans le strict respect de délai. Quelle plaie ce penthouse brainwaves. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont repris mon duplex stock? Ça marchait si bien. Bonjour, je vous présente Alexa, notre nouvelle stagiaire. Bonjour. Bonjour. Vous venez aussi de Lexico City? Non, j'ai fait ma formation au Google Translation Center à Moncy. Ah bon? Je connais pas.
Et vous faites quelle langue? Toutes. Je connais plus de 5000 langues et dialectes que je traduis dans toutes les combinaisons possibles. Et vous faites comment? Avec mes lunettes. L'original s'affiche sur mon verbe gauche et je produis la traduction sur mon verbe droit. Et ça doit être très fatigant en fin de journée. Je ne suis jamais fatiguée. Je suis un robot. Paldies par prezentāciju un šo filmiņu. Vai ir kādi komentāri vai jautājumi? Tad celiet roku. Man vispār interesētu, kāda ir kopējā tendence, vai tulkojuma kvalitāte uzlabojas, nemainīga, pasliktinās. Es to visu gribu jautāt tādā kontekstā, ka Eiropas komisija ir mainījusi freelance konkursa noteikumus, un tagad būtībā līgums tiek slēgts faktiski ar vienu vai tikai dažiem piegādātājiem, un tādi, teiksim, individuāls freelancers nevar piedalīties konkursā. Jā, tā ir. Šobrīd ārštatu tulkošanas līguma nosacījumi ir citādāk nekā pirms gadiem 4. Bet runājot par kvalitāti, protams, kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Vai no lielas darba slodzes, no dažādiem laika posmiem, vai tas ir atvaļinājuma laiks, vai tas ļoti ietekmē to. Bet, protams, mēs savus tulkotājus, arī ārštatu tulkotājus, informējam, mācām, izglītojam ar saviem vērtējumiem. Mēs katru ārštatu tulkotāju veikto darbu novērtējam gan ar procentuālu vērtējumu, gan ar papildinošām piezīmēm, kas palīdz izprast tulkojuma kvalitāti attiecīgā gadījumā. Varbūt, jā, Marks grib ko piebilst. Jā. Tas prasa varbūt mazliet izvērstāk atbildi, jo šajā jautājumā bija ietverts vairākas tēmas. Par kvalitāti runājot, mums šī jaunā sistēma, ka mēs slēdzam līgumu ar vienu galveno un tad 1-2 papildus tā kā rezerves kompānijām, ir jauna. Tātad pēdējos 4 gadus mēs strādājam šādā formātā un principā mēs esam ļoti apmierināti. Galvenokārt tāpēc, ka mums iespēja regulāri un tieši sadarboties ar attiecīgo uzņēmumu un ar tā tulkotājiem. Tātad mums ir iespēja apusēji apmainīties ar informāciju, izglītot, tulkotāji var uzdot jautājumus, kā Linda stāstīja, un tas uzlabo kopumā kvalitāti. Nekā iepriekš, kad mums bija dinamiskais rankings saucamais, un kad mēs nezinājām pat, kur tas tulkojums nonāk un ko mēs tur varam sagaidīt pretī. Tātad kopumā šī sistēma mums patīk, tāda pati sistēma ir arī jaunajā līgumu slēgšanas procesā, kas šobrīd notiek, un mēs vēl nezinām, kurš uzņēmums tas būs, bet tas būs pēc līdzīgas sistēmas arī turpmāk. Par individuāliem tulkotājiem Par individuāliem tulkotājiem jāsaka, ka varbūt nav arī tik traki, jo, jā, protams, ka šobrīd, dinamiskajā tajā izkārtojumā individuāli varēja viegli piedalīties, un tad laiku pa laikam varēja dabūt darbus. Šobrīd tas tā nenotiek, tomēr formāli, teiksim, ir iespēja individuāliem tulkotājiem apvienoties asociācijā un pieteikties šajā konkursā. Nav tā, ka individuāli ir pavisam izslēgti. Protams, ir jābūt diezgan lielai asociācijai, lai uzvarētu, bet teorētiski tāda iespēja ir. Protams, no otras puses, individuālie tulkotāji šādā situācijā, viņi tiek aicināti sadarboties ar uzvarējušo uzņēmumu. Ja, kad ir zināms, kurš tas ir, tad attiecīgi individuālie tulkotāji varētu, man šķiet, tā vajadzētu būt, pieteikties un strādāt šim uzņēmumam un saņemt darbu, es domāju, diezgan regulāri no komisijas. Un vēl viena iespēja individuālajiem,
ko arī daži jau izmanto, ir pieteikties un būt iekļautam tā saucamā negotiated procedure sarakstā. Tas ir plašs saraksts, viņam pat īstenībā nav ierobežojumu, kuru mēs izmantojam tad, ja kaut kādu iemeslu dēļ galvenais mūsu sadarbības partneris nevar uzņemties attiecīgo tulkojumu. Tad mēs izsūtam šajā brīvajā tirgū, un tad mums ir arī daži individuālie tulkotāji tajā sarakstā. Un viņi arī šādi dabū darbu. Lielākoties tas ir no citām valodām, nevis no angļu. Tā visbiežāk būs franču valoda, kādreiz arī vācu, bet ir arī angļu teksti, kā jau es teicu, ja gadījumā galvenais tulkotājs nevar. Nu, un tad Linda neuzsvēra vienā no iepriekšējiem slaidiem, jūs redzēt, tur bija tā kā darbu apjoms, mums te 2,5 miljonu un vairāk lapušu gadā uz visu ģenerāldirektorātu, bet tur bija arī tāda uz leju vērsta līkne, un tā norādīja darbinieku skaitu. Mums darbinieku skaits pastāvīgi samazinās pēdējā laikā, kamēr darba slodze pieaug. Tātad, mēs diezgan cītīgi darbojamies šobrīd arī, lai mainītos, lai varētu pastāvēt, kā ar mazāku skaitu darbinieku panākt vairāk, bet neraugoties uz to, šad un tad viena otra vakance parādās. Un ne tikai ierēģiem, kur ir jāiztur Eiropas konkursus, tiem, kas ir pētījuši, tie zina, EPSO konkursus, slavenais vai bēdīgi slavenais. Bet šad un tad mēs pieņemam darbā arī līgumdarbiniekus, tur ir divējādas formas, lielākoties tie ir tā saucamie contractual agents, un tur tās iespējas nonākt pie mums strādāt sākumā uz 3 gadiem, maksimums 6, ir īstenībā krietni vien lielākas, un šeit arī ir klāt kolēģi, kuri tā ir. Vismaz vienu es redzu, kas ir nesen sākus strādāt pie mums kā līgumdarbiniece, tā ir Signe. Un tas notika ļoti ātri. Mēs uzzinājām tikai kaut kad jūnijā, ka mums tika piešķirt papildus līdzekļi, un jau septembrī viņi sāk strādāt. Tas ir retums, parasti tas notiek ilgāk, bet... Un tad es varu tikai ieteikt, EPSO tajā pašā EU Careers ir tāda sadaļa, kas ir CAST-P, saucamais Contract Agent Selection Tool Permanent. Ir vēlams, ja jūs tiešām domājat vai plānojat, ka tā varētu būt, atrast to, pieteikties, un tur ir jāaiziet, laikam, nezinu, cik tie testi tur ir, neklātienē elektroniski. Jāiztur ir pāris testi, un tad jūs esat tai sarakstā. Un tad mēs no tā saraksta diezgan viegli vajadzības gadījumā varam paņemt. Tā ir iespēja, ko es noteikti iesaku tulkotājiem, kas mīl šo profesiju, kas grib strādāt, to darīt. Un tas ir pa komisiju, arī parlamentā, Luksemburgā, Briselē, padomē. Manuprāt, arī šad tad ir kaut kas līdzīgs. Jā, tas bija laikam viss. Paldies. Paldies. Es gribēju pajautāt, cik lielā mērā un kādā veidā jūs kontrolējat vai vēl pārlasāt tos ārštatu tulkojumus vai nedarāt to? Līgumā noteiktā prasība ir pārbaudīt katru, novērtēt katru saņemto tulkojumu. Tātad mēs novērtējam noteiktu tulkojuma daļu, tie parasti ir 10%. Un arī pēc tā tad izvērtējam, vai ir vajadzīga tālāka pilnīga kvalitātes kontrole, vai varam šo dokumentu sagatavot, kāds viņš ir iesniegts. Vēl kāds jautājums vai komentārs? Sveicināt. Es gribēju, jūs minējāt, ka tulkošana ģenerāla direktorātā iztulko 2,6 miljonus lapspušu gadā, ja? Un tas ir pa visām valodām. Tad interesi pēc gribēju pajautāt, lai saprastu apjomu, cik daudz latviešu valodai tas apjoms sanāk. Un vai tas ir kopā ar tiem pastāvīgajiem štatu darbiniekiem vai arī kopā ar ārštatu tulkojumiem? Paldies. Ātri no galvas, tur varat izdalīt 24 principā vairāk vai mazāk, bet tie ir kaut kādi 500-600 tūkstoši lapu latviešu. 50-60 atvainojos tūkstoši gadā,
un iekļaujot ārštata tulkojumu. Ārštata tulkojums mums šobrīd ap 40% ir. Un tās ir 1500 zīmes bez atstarpēm standarta lapas, kas šajā statistikā neietver atmiņas un tos, tā teikt, iepriekš iztulkotos tekstus. Tā kā tur tas var praktiskais apjoms var svārstīties, bet plus mīnus tā. Un cik tas sanāk mēnesī? Ir kādi 7000. Jā, kaut kā tā. Labi, paldies runātājai un arī jautātājiem. Ir vēl viens jautājums? Labi. Jautājums no tiešraides skatītājiem. Tātad es nolasīšu, jo klātienē tas nav redzams. Jautājums ir tāds. Jautājums par tulkotāju neesamības problēmu ES tulkošanas kontekstā varbūt jāskata no citas puses. Kā augstskolu programmas ir sasaistīts ar reālu tulkošanas darbu praksē, Briselē vai Luksemburgā. Kamēr šīs saistības nav, ir dažādas iespējas, kas bieži netiek izmantotas, piemēram, EPSO vēstneši un stažēšanās ES iestādēs, tikmēr nevar vēlēties jaunus kandidātus. Jā, es gribēju pakomentēt par šo te, jo ir tā, ka mēs visu laiku reklamējam šo stažēšanās iespējas pie mums, bet, protams, ir dažādi praktiskie apsvērumi, kas acīm redzot šos kandidātu saturu. Mums ir tā sauktais Blue Book Traineeship, kas ir 5 mēneši iespēja stažēties Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāldirektorātā, kur var pieteikties kandidāti, un tad viņi tiek vērtēti, atlasīti, bet pēc tam viņiem ir jāpiesakās uz to vietu, ja? Bet tikmēr cilvēkam no tiem 1 līdz 3 kandidātiem, man liekas, vienreiz mums bija 7 kandidāti, bet tas bija kaut kad ļoti, ļoti sen, pirms kaut kādiem 8 gadiem. Bet pārsvarā ir tā, ka mums ir labi, ja 1, un reiz pusgadā notiek šī pieteikšanās, mums bieži nav neviena. Ja. Tagad atkal bija 1, bet, diemžēl, nebija atbilstoši, jo tur kritērijiem noteiktiem jāatbilst. Bet Elizabete ir gājusi uz augstskolām stāstīt par šo, manuprāt, ļoti daudz. Mēs par to runājam konferencēs, šajos semināros un visur, kur mēs varam tikties ar studentiem. Ar studentiem notiek 2 reizes gadā šī virtuālā tikšanās Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāldirektorātam. Tagad atkal notiks novembrī, kurējā, Marek, tu atceries? 24. novembrī. Jā, var pieteikties uz šo, jo, piemēram, pavasarī mums nebija atnācis neviens students uz šo tikšanos. Jā. Mēs runājam virtuāli. Tur ir vesela tāda programma pusdienas garumā, ko mūsu mācību daļa organizē un izsludina. Un tur piesakās no katras dalību valsts CMT universitātēm šie studenti. Un mums nebija neviena. Mēs tur sēdējām un runājām ar profesoru Ločmeli, kur bija atnākusi vienīgā arī no profesoriem. Ļoti daudz. Mareks var pakomentēt par Ungāriem, piemēram. Man ir tas gods vadīt arī Ungāru departamentu jau 3 gadus, un tur bija kaut kā 20-30 cilvēki. Tur ir vienmēr liela interese, bet atcerēsimies, Ungārija tomēr ir iedzīvotājs skaita ziņā viena ir 6 reizes lielāka par Latviju. Tā kā. Bet es vēl gribēju pakomentēt, tas varbūt niansētāk, ja es pareizi saprotu jautājumu, tad atbilde būtu šāda. Eiropas Savienības organizācija kā iestādes, viņi tādā formātā nesadarbojas ar universitātēm. Jo mums nav tā kā uzņēmums, darba vieta, piemēram, topošiem inženieriem, kas piedāvā apmaksātus stažēšanos. Mēs pieņemam darbā profesionālus tulkotājus, kas varbūt arī tūlīt pēc universitātes. Mēs obligāti neprasam pieredzi, bet tiem ir jābūt kā jebkuram citam, ko mēs pieņemam darbā darbiniekam, kas atnāk intervija, testi, un tad mēs strādājam.
Mums nav šādas programmas tiešā veidā, kad sadarboties ar visu valstu universitātēm, piedāvāt stažēšanos tulkotājiem. Bet bez šī tā saucamā zilā grāmata, es nezinu, no kurienes tas nāk, kaut kāds sen atpakaļ bijusi fiziski grāmata zilā krāsā, kurā tie stažieri ierakstīti. Un tāds turpinās, tā Eiropā notiek šatad. Tas ir tas apmaksātais stāžs, apmaksātā stāža prakse, kurā var piedalīties, man liekas, pēc studijām, jau kad ir pabeigtas studijas, tie 5 mēneši, bet ir arī retos gadījumos iespējas 4 nedēļām bez maksas studentiem vēl studiju laikā. Tur ir jāpapētī sīkāk, tad, kā tas darbojās, bet, protams, tas ietver, 4 nedēļas varbūt arī var atbraukt uz Luksemburgu, bet Luksemburga ir problemātiski ar to, ka tur dzīves dārdzība ļoti liela tieši dzīvošanai. Un tāpēc arī varbūt tas attur vienu otru no Latvijas to darīt. Bet kopumā jāsaka, ka tas varbūt ir plašāks temats principā par studentu praksēm un ko var darīt topošie tulkotāji. Labi, liels paldies Lindai.